brīdī pēc tam končiņām. Tās droši vien tāpat. Watermelon. Saskatīt. Esiet sveicināti Vēstules senātam 4. epizodē, un šoreiz ar mani ir Elvis Grīnbergs. Sveiks, Elvi! Čau! Tātad, Elvi, es tev esmu uzaicinājis šeit, lai tu, iespējams, padalītos gan ar savām labajiem stāstiem, varbūt netik labajiem, veiksmīgiem stāstiem un savu ceļu no studenta līdz juristam, un arī to, kā vispār jurista profesija var apvienot vēl ar citām lietām. Tāpēc, lūdzu, pastāstīj, kāda bija pirmā sēkla tev vispārībā tajā ideja, kad tu varētu kļūt par juristu, studēt to, jo tas nav kaut kas tāds, kad tu kā paņēmi, izdomāji, tur tomēr ir garš un ilgs ceļš tam jāiet cauri. Pirmkārt, paldies par uzaicinājumu, ļoti patīkami ierasties šeit un ar tevi aprunāties. Tad, kā vispār sākās tas mans ceļš uz jurisprudenci? Droši vien kaut kādas pirmās idejas man radās jau pamatskolā. Pamatskolas pēdējos gados man droši vien bija kaut kādas prasmes, kaut kādas sociālās prasmes, varbūt biju komunikabls, aktīvs, patika ar skolotājiem un skolas personālu debatēt par dažādiem noteikumiem, kas ir jāievēro skolā, kas nav. Tie varbūt tādi pirmie iedīgļi varētu būt, bet vidusskolas gados jau es biju diezgan drošs par to, ka es studēšu jurisprudenci. Varbūt man nebija skaidra vīzija par to, ko es vēl darīšu tālāk, bet to, kad es stāšos juristos kā savu pirmo opciju, tā jau man tad vidusskolas gados bija izdomāta. Jā, un tad, kad pabeidzu 12. klasi, tad arī pieteicos Latvijas universitātē un sāku studēt juridiskajā fakultātē. Kā teikt, kas bija tie pirmie signāli? Tev bija tāda īpašāka atbildība. Tu lasīji visus noteikumus jau tur pamatskolā, tur, kā tu minēji, tur ieskicēji varbūt to laiku nedaudz. Jā, tajā laikā nav jābūt droši vien visam vēl skaidram, visiem cilvēkiem. Ir pilnīgi normāli arī nezināt, ko tu darīsi vai ko tu studēsi. Izdomāt to arī, 11. 12. klasē, bet kaut kādas pirmās īpašības jau droši vien parādās. Un es teiktu, ka tagad jurista darbā, un to jau es saprotu tikai tagad uz atpakaļ skatoties, ir droši vien jāpiemīt kaut kādām sociālajām prasmēm, būt komunikablam, atvērtam, runāties ar cilvēku, būt vairāk tādam ekstravertam. Un gribi, negribi, arī jurista darbā ir daudz jālasa un daudz jāraksta. Protams, tagad jau digitāli nevis ar roku, bet no tā arī neizbēgs. Ja ļoti nepatīk lasīt, tad būtu grūti strādāt par juristu. Pastāsti, tad kā notika tā pārēja, tad būtībā, beidzot vidusskolu, tev bija 100% skaidrs, tev nebija tā kā, bieži vien ir kaut kāds augstskolās, tu vari pieteikties tā kā uz vairākām programmām, ja, piemēram, tu budžetā nepatiec pirmie tajā vietā, tad tev ir 2., 3., 5. vai pat 10. variants, kurā tu varētu iekrist. Tad kā tev bija? Tev bija jurisprudence un nekas cits, vai bija arī kaut kāds plāns B brīdī? Man bija viens plāns B, man alternatīva bija iet studēt matemātiku. Tīri matemātiku. Nezinu, ko es ar to būtu darījis, ja es to ceļu būtu gājis, bet kaut kāda alternatīva bija, tur jānorāda. Tādēļ es arī to ieliku, matemātika man padevās, bet jā, nebija nekas dziļāk izplānots un ļoti labi, kad arī mana pirmā prioritāte, pirmais pieteikums arī tika pieņemts. Pastāsti, kurā brīdī tad tu saproti, kad varbūt tev sadalās jau tās specifikas, kur tu gribētu jurisprudencē, jo jurisprudence tomēr ir plaša, krimināla tiesības, kas varbūt ir pilnīgi kaut kas pretējs, ko tu dari, vai arī, civiltiesības vai šķīrēji lietas, un visas tās lietas tomēr paiet zem tās juridiskās sfēras, bet tik dažādas tomēr ir. Būtībā tiesības ir visur. Jā. Studējot jurisprudenci, droši vien agri vai vēl būtu jātop skaidram. Viens, kā tu redzi savu karjeru jurisprudencē, proti vai tu vēlētos doties uz advokatūru, stāties advokatūrā, kļūt par zvērnātu advokātu, vai tu vēlētos, būt par notāru, par tiesu izpildītāju, varbūt par juristu privātos uzņēmumos. Tas ir viens, tas droši vien, kam agri vai vēl būtu jātop skaidram. Un otrs ir, tad, kā jau tu mini, šīs tiesību nozares, kuras varbūt vairāk uzrunā, kuras mazāk. Un to, ka man vairāk interesē droši vien civiltiesības un tādas privātās attiecības, nevis krimināla tiesības un tādas tiesības, kas regulē attiecības starp cilvēkiem un valsti, to es sapratu droši vien studiju gaitā.
pirmajā, otrajā, trešajā kursā, kad bija dažādi gan obligātie, gan izvēles priekšmeti. Nu, to pat ir tā grūti pateikt, bet, kad man bija jārisina krimināla tiesībās visi tie kaut kādi trakie kāzus, kas ir par slepkavībām un kādiem tur vēl kapu apgānīšanu, visiem šiem noziegumiem, es vienkārši sapratu, ka tas nav kaut kas tāds, kas mani uzrunā. Protams, tagad jau es saprotu, ka krimināla tiesības nepavisam neaprobežojas tikai ar to, ir pietiekami daudz dažādu. Naudas atmazgāšana. jā, tādi vairāk korporatīvie noziegumi, un tās pašas tur korupcija, balto apaklīšu noziegumi, kas nav gluži, tev tur nav jāierodas kaut kādās vietās, kur ir asins uz grīdas. Bet jā, to es studiju laikā sapratu, kuri kursi varbūt vienkārši man vairāk patīk, vairāk interesē. Kā tam varbūt bija kaut kāds klikšķis, ka tu minēji to vienu gadījumu, kad, piemēram, tu vienu saprati, ka krimināltiesības, piemēram, nebūs. Bet tieši tai patika, uz otru pusi bija arī kaut kāda tā simpātija, tev radījās, tu tā kā izprat to labāk, un tad kaut kā tādā veidā tu saprati, ka tas būs manējais. Jā, tas ir viens noteikti, kas uzrunāja, ka, teiksim, man tīri labāk, jā, tas varbūt padodas, bet tas droši vien, tīri iekšēji radās tā interese apskatot, teiksim, tos potenciālos kāzus, tos strīdus, kas var rasties. It sevišķi, tad, kad sāk parādīties starptautiskās privāttiesības, kur pēc būtības mācīja jau par to, kā noteikt jurisdikciju vai piemērojamos likumus kaut kādos pārobežu darījumos. Un tad tas ir tas, kas man likās ļoti interesanti. Man šķita, ka varbūt jau mēs nedaudz kāpjam ārā tīri no Latvijas tiesību telpas, ja tas ir kaut kas tāds jau pārobežu, kaut kas nedaudz plašāks, un man likās ļoti interesanti šie te kaut kādi pārobežu darījumi, dažādi pārobežu kāzus, jā, kas regulē tavas tiesības un pienākumus, un kurus tiesu tev ir jāiet, ja tu, teiksim, slēdz kaut kāds darījums ar ārvalstniekiem, iegādājies kaut kādas preces pakalpojumus ārzemēs, ja vai gal galā slēpo ārzemēs, saskrienies ar francūzi, Austrijā uz slēpošanas trases. Kas tagad būs, kā mēs to risināsim? Man jau studiju laikā likās, ka jā, tā varētu būt tāda tēma, kas man interesē vairāk un ko es labprāt tad, teiksim, dziļāk studētu, pētītu. Būtībā tā ir tā joma, var arī teikt, kurā tu esi aizgājis šobrīd, tās strīdus šķiršana un tā. Bet tomēr pa vidu tam ir vēl kaut kāds tāds vidusceļš, ka, teiksim, es pieļauju, ka tu uzreiz no studentu gaitām uzreiz neielēc tajā. Kāds ir tas posms vēl, teiksim, studiju gaitās, tā kā, ka tu saproti, ka varbūt tieši tur tu gribi iet, un tad varbūt tas pārējais posms tā kā, līdz tam brīdim, kur tu esi tagad, tā kā tas kaut kāds pirmās prakses vietas un tādas lietas. Jā, mans pats pirmais juridiskais darbs bija, es strādāju pie Zvērnāta tiesu izpildītāja birojā, kā palīgs, kā darbinieks, kas palīdz gatavot dokumentus dažādus. Un tur jau, protams, tas bija pirmā kursa pašās beigās, un tajā brīdī jau, protams, es nebiju absolūti izvēlīgs. Man mērķis bija vispār atrast kaut kādu darbu, kas ir saistīts ar jurisprudenci, un lai es varu, teiksim, sākt vispār kaut kā savu karjeru. Tā kā tas bija mans pirmais solis. Un pēc tam es strādāju pie individuāli praktizējoša advokāta, kur mēs bijām divatā. Viņš, kas iegūst klientus un veda lietas, un tad es arī kā viņa vienīgais palīgs, kas palīdz ar dokumentu gatavošanu. Un arī tad, protams, šādiem te individuāli praktizējošiem advokātiem varbūt ir mazāk tā specializācija un vairāk tās lietas ir, kādas tās lietas nāk, tādas arī ir. Tur cita starpā nedaudz arī saskāros gan ar krimināltiesībām, strādāju un arī citiem jautājumiem varbūt ko tagad nestrādāju. Tā pirmā pieredze bija vairāk tā nedaudz aptaustīt ūdeņus un pamēģināt no visa pa bišķim, no visām jomām. Studentiem sākot studijas, viņi dzird to vārdu prakse, bet tā ir liela mīgla būtībā, kurā jāiet. Nevar saprast, kas ir, kā to prakses vietu dabūt un tā. Un runājot arī ar tavu kolēģi Artūru, iepriekš es minēju, ka tomēr ir tā, un viņš arī piekrita, ka nav tāda viena kūkas recepte, kad ieliec, teiksim, 30 mililitrus to, ieliec 30 gramus to, ieliec tur miltus, tur ūdeni, to, ieliec uz 30 minūtēm, samiksē un iznāk ārā kūka, ja.
tomēr ir tā, ka katra, ja tu arī darīs tādas pašas darbības, nu tā recepte būs citādāk. Un viņa, teiksim, recepte, kā viņš savu to pirmo prakses vietu, bija citādāk, tev bija citādāk, bet tomēr varbūt padalies to, nu kā tu tiki pie vispār pie tās prakses pašas, jo varbūt tur kaut kādas receptes elementus, kurus kāds var iedvesmoties, paķert, un varbūt nebūs gluži tāda pati kūka kā tev, bet kaut ko varētu iemācīties arī no tās pieredzes. Jā, patiesībā, ja tā padomā, tad visas tās vietas, kur esmu strādājis, daudz maz līdzīgi, es viņās esmu nonācis, un tā atbilde ir pavisam vienkārši caur kaut kādām paziņām, caur kontaktiem, caur vietām, kur par mani aizliek labu vārdu, vai varbūt rekomendē, vai es pats uzprasos. Un jā, tad droši vien ieteikums jau studiju gados, ko darīt, lai pēc tam varētu atrast, teiksim, savu pirmo darba vietu vai prakses vietu, ir droši vien būt ārkārtīgi atvērtam, iegūt plašu paziņu loku universitātē. Katrā ziņā tā ir ļoti laba vieta, kur to darīt. Ja? Tev ir vairāki 10 kursa biedri ar līdzīgām interesēm, kas ir tava vecuma, ļoti iespējams, ka jums būs līdzīgs karjeras ceļš. Un jā, teiksim tā, caur tādām pazīšanām un savu sociālo loku kaut kā tās iespējas meklēt, un agri vai vēlu jau viņas atnāks. Piemēram, mans pats pirmais darbs pie tiesu izpildītāja ļoti elementāri. Mana kursa biedrene tur strādāja. Nu, viņai droši vien tur labi sanāca. Viņa visu darīja ļoti labi un rūpīgi. Un pie viņas atnāca tiesu izpildītāja un paprasīja, vai tu vari varbūt ieteikt vēl kādu savu kursa biedru vienaudzi. Nu, tā arī es tur tiku strādāt, teiksim tā, caur pazīšanos, caur kursa biedru. Vēl arī tomēr salīdzinot ar, ir pagājis laiks, kad tu pabeidzi studēs, ja? Un tas laiks varbūt bija citādāks, tās, saksim, networking iespējas bija citādāks, kā varētu atzīmēt, nekā tagad. Kolēģis Artūrs, piemēram, minēja, jācitē viņu otro reizi jau, bet viņš teica, ka, teiksim, viņš redz, ka šobrīd tās iespējas ir daudz lielākas, ja? Arī tāpat tavā pārstāvētajā advokātu birojā Sorainen ir studenta akadēmija, kas arī piedāvā šādas iespējas, teiksim, studentam atzīmēties. Ieskicē varbūt to starpību, kā bija tad, kad tu beidz studējies, kādas bija iespējas, teiksim, networkoties, studentam sevi atzīmēt kaut kur un tā, un kā tu redzi tās iespējas šobrīd? Jā, patiesībā jau es neesmu nemaz tik vecs un tik sen neesmu pabeidzis studijas. Man izlaidums bija jau Covid laikā. Atceros, ka pēc diploma bija jāiet tur. Tā kā Covid ierindā pa laikiem bija sadalīts pa vienam cilvēkam. Līdz ar to, jā, tas bija 5-6 gadus atpakaļ. Man jau šķiet, ka tās iespējas droši vien bija līdzīgas. Tāpat bija kaut kādas advokātu biroju dažādu rīkotas aktivitātes, jā, vai tā bija Sorainen studentu akadēmija. Arī citi birojas esmu redzējis, aicina uz kaut kādiem, teiksim, gan apmācībām, bootcampiem, īsākiem, garākiem. Tā kā, jā, droši vien ir vienkārši jāizmanto viss, kādas iespējas tu redzi apkārt, kur tu varētu darīt kaut ko papildus, kaut kur pieteikties, varbūt kādu aktivitāti ārpus studijām, teiksim, ko universitāte piedāvā. Līdz ar to, jā, varbūt esmu vienkārši izkritis no studentu aprits un es nezinu, kādas viņiem ir tās jaunās iespējas, bet man jau šķiet, ka salīdzinoši viss ir līdzīgi tāpat, kā bija iepriekš. Labi, tad būtībā Arturs ieskicēja to, ka viņam tomēr bija tā, ka vairāk bija viņš redz vairāk, ka tagad ir to iespēja nekā viņa laikā, teiksim tā. Bet varbūt tas arī kaut kāds nostalģijas redzējums un tā. Turpinot par to pašu tēmu, teiksim, par studentiem, minēja Sorainen studentu akadēmiju, kāda tev ir iesaiste ar studentiem, kā tu, teiksim, centies viņus kaut kā varbūt iedvesmot, vai kāda tev ir sadarbība ar jauno paudzi? Jā, man vispār ļoti patīk Sorainen studentu akadēmijas projekts, kurā es, starp citu, pats arī biju kā students, pieteicies savos studiju gados. Mana iesaiste tagad Sorainen studentu akadēmijā ir tātad tajā akadēmijā studenti piesakās, birojas tad atlasa, pēc kaut kādiem kritērijiem, tur motivācijas vēstules vai ko, tie studenti raksta piesakoties. Un viņi, principā, visa mācību gada garumā reiz mēnesī, 2 reiz mēnesī nāk uz tādām kā lekcijām, nodarbībām mūsu birojā, kur katra prakses joma iepazīstina ar sevi. Un tad šobrīd tā man iesaist ir tāda, kad es studentiem stāstu par to, ko es daru
šobrīd birojā, teiksim tā, prezentēju strīdu risināšanas prakses jomu, prakses grupu. Papildus tam es arī ar studentiem esmu piedalījies stāstu vakaros, vai kā viņus sauc, kur pēc būtības stāstu par savām pieredzēm tiesu izspēlēs. Un citreiz arī labprāt vienkārši aizēju kopā ar studentiem paklausīties arī, ko citi mani kolēģi stāsta, ļoti interesanti. Tā kā, tāda ir tā man iesaistas tagad, un man ļoti patīk. Man ļoti patīk iepazīties ar jauniem studentiem, un es to droši vien redzu kā tādu divvirzienu ielu, gan es kaut ko jaunu iegūstu no studentiem, gan arī viņi cerams iegūst no tām nodarbībām apmeklējot Sorainen studentu akadēmiju. Pastāst vairāk, kā notiek, teiksim, tieši tās nodarbības, teiksim, ko studenti tur iegūst, kas būtībā viņiem ir jādara, tādu behind the scenes varbūt, vai arī tādu, gandrīz tā kā mēs tagad piedalītos, varbūt sniedz tādu plašāku ieskatu. Jā, tā tad ik viens students, kurš ir pieteicies un ir pieņemts Sorainen studentu akadēmijā, tad, manuprāt, tā atlase notiek kaut kad septembrī, pieteikšanās. Un tad tas ir tāds visa gada pasākums, principā. Viņš nav bieži, pietiekami reti, bet regulāri. Un tā doma ir, ka visa šī mācību gada ietvaros students iepazīstas ar dažādām prakses grupām. Tātad, ko dara strīdu risināšanas advokāts, ko dara advokāts, kas darbojas ar M&A darījumiem, ko dara advokāts, kas strādā nekustamo īpašumu jomā. Un tā doma ir iepazīstināt ar daudz un dažādām šīm te prakses jomām, jo, piemēram, man personīgi, kad es studēju, tad mans iespējas bija advokāts, tā jau droši vien ir tā persona, kas iet uz tiesu, ka, principā, tas ir galvenais advokāta darbs, kā patiesībā pavisam nav. Tu vari arī praktizēt konkrētā jomā, kur varbūt uz tiesu ir jāaiziet reizi gadā, vai varbūt pat vēl retāk, un katrā ziņā students iepazīstas ar to, cik tā darbības joma patiesībā ir plaša, un ko tad var darīt juristi un advokāti. Advokātu birojā tas ir viens. Otrs, ko studenti, kādas tās nodarbības ir studentiem, es zinu, ka viņiem ir kaut kādas tiesu izspēlītas, uzorganizētas, ka viņi savā starpā vai ar studentiem no Igaunijas un Lietuvas studentu akadēmijām, teiksim tā, viens pret otru izspēlē kaut kādu tieši akadēmijas ietvaros, ja? Jā, jo tā akadēmija notiek paralēli. Jā, visās trijās valstīs, un vēl, vismaz, kad es biju students Sorainen studentu akadēmijā, atceros, ka mums bija uzdevums izpētīt kaut kādu tiesību jautājumu un sagatavot vienu dokumentu, tādu kā vienu atzinumu pa visām 3 valstīm kopā, kur tad praktiski, ko es tur mācījos, ko es apguvu un kādus skills es ieguvu, tas bija, ka man ir jāsazinās ar kaut kādu studentu no Igaunijas un Lietuvas. Ja, mēs esam grupiņa, un tad mēs kopīgi taisam šo te atzinumu, ko tad es vēl nesapratu, bet patiesībā ikdienā tā ir burtiski mūsu darba ikdiena. Sadarboties ar kolēģiem. Jā, tieši tā, ar kolēģiem, tā skaitā no Lietuvas, no Igaunijas, un ļoti bieži jau pie mums klienti atnāk un paprasa kaut kādu padomu par visām valstīm reizē. Viņi nāk pie mums kā pie advokātu biroja no Baltijas un paprasta, tad iedodiet mums atbildes par visām 3 valstīm, un tad tieši tāds ir tas darbs, kad sazinos ar Lietuvas, ar Igaunijas kolēģiem, un mēs kopā pie tā strādājam. Tā kā kaut kādi interesanti uzdevumi viņiem tur ir, ne tikai nāk klausīties lekcijas, bet arī kaut kādas praktiskas lietas viņi tur dara, kas varbūt arī mainās gadu no gada. Tad kā studenti saprot, kā tev šķiet, kas ir tas, kurā brīdī studenti var saprast, ka, lūk, viņi šeit paliks, un varbūt viņi saprot, ka nē, šis ir pa grūti, vai ir, tu redzi kaut kāds tāds lūzuma punkts studenti, teiksim, acīs vai kaut kādās darbībās viņi? Tas, ko es esmu novērojis, ir, ka tas, teiksim, tas studentu loks, kas aktīvi nāk uz lekcijām un visur piedalās, viņš gada laikā kaut kā nedaudz atsijājas kaut kādi studenti, jā, varbūt tiešām, kas saprot, ka advokātu biroja, teiksim, tā dzīve un darbs nav priekš viņiem, varbūt ir vienkārši, kuriem zūd interesi, vai varbūt citi dabū darbu citās vietās, un tad, teiksim, pārstāj nāks to akadēmiju, bet tā ir, ka sākumā parasti ir, teiksim tā, tikšanās telpa ir pilna ar studentiem, un tad jau ar
ar laiku viņi paliek mazāk, un tad tie, kas ir, teiksim, tā absolventi, kas arī saņem tur pēc tam tādas kā atzinības, diplomas, ka viņi ir izgājuši studentu akadēmiju, tie tad paliek mazāk, bet es neesmu novērojis, ka tas būtu kaut kādā vienā brīdī. Es to redzu tā pakāpeniski samazinās tas studentu skaits. Tu pieminēji gan Sorainen akadēmijas ietvaros, gan arī ārpus tās šīs te izspēles, kas ir, jāsaka tās ir ļoti zīmīgas. Tas ir būtībā tāpat kā ārstam veikt simulācijas, ja, vai pētīt, teiksim, kaut kādas kaulus vai ķermeņus. Būtībā tad pastāstīja, kāda ir tava pieredze ar izspēlēm un cik liela vērtība tu redz tajās? Jā, mana pieredze ar tiesu izspēlēm ir tāda, ka es sāku aktīvi piedalīties tiesu izspēlēs maģistra gados. Tad maģistra 1. un 2. kursā, bakalaura gados. Nebija sajūta, ka pa vēlu? Jā, tajā brīdī jau, kad bija maģistra pēdējais gads, un tad es, protams, nožēloju, kādēļ es to nesāku ātrāk, būtu vairāk gadi, būtu vairāk iespēju piedalīties. Tā ir mana personīgā pieredze, bet vispār, ko es redzu, teiksim, kādu pievienoto vērtību tiesu izspēlēm, tā vienkārši ir vēl viena papildus lieta, ko students var darīt ārpus, teiksim, tādām ikdienas studijām, kur ir lekcijas, semināri, kontroldarbi. Tā ir kaut kāda papildus lieta, ko tu vari darīt, lai sevi, gan izglītotu juridiskā ziņā, teiksim, tā risinot to konkrēto kāzus un pēc tam uzstājoties klātienē un aizstāvot savus argumentus, tu gan iemācies kaut ko par to strīdu pēc būtības, ja, apgūsti kaut kādus konkrētus tiesību aktus un iegūsti profesionālās zināšanas, bet noteikti ne mazāka, varbūt pat vēl lielāka pievienotā vērtība ir tas kontaktu un paziņu loks, ko tu iegūsti. Pats pirmais jau tie ir tavi komandas biedri izspēlē, kas nevienmēr ir tavi kursa biedri. Tie var būt arī cilvēki no citiem gadiem, jaunāki vai vecāki. Tad ir kaut kādi pasniedzēji un vai arī treneri, citi, kas nav arī pasniedzēji, kas, teiksim, palīdz, mentorē jūs tajā izspēles procesā, un galu galā tie ir pēc tam arī tev vienaudži, ar kuriem tu sacenties. Tie ir tie cilvēki, kurus tu iegūsti savā paziņu lokā, tās tiesu procesa. Jā. Tā arī noteikti ir ļoti laba pievienotā vērtība tiesu izspēlēm. Tad tu piedalījies vienā izspēlē vai vairākās, un varbūt konkrētāk par tām izspēlēm, ja tev nav kauns stāstīt. Varbūt tu saki vienā tikai. Maģistra gados es piedalījos katru gadu vienā starptautiskajā izspēlē. Pirmajā maģistra gadā tā bija Investment Arbitration Moot Court, kur teiksim tā, mēs izspēlējam šķīrēties procesu, kur investors strīdās pret valsti par investīciju aizskārumiem, ko regulē starptautiskie līgumi. Un otrajā maģistra gadā es piedalījos Vismūt, kas jau ir komerciālais šķīrēties process starp divām privātām pusēm, kur pēc būtības divas puses strīdās par kaut kādu pārrobežu darījumu. Vai tur ir izpildīts pareizi vai nav, vai mēs tur prasam zaudējumus, un katru gadu tur tās tēmas ir citas. Un jā, tā kā abas šīs izspēles bija par šķīrēties procesiem, kurus piedalījos, bet varbūt tā substance, tās materiālās tiesības atšķīrās. Un paralēli tam es piedalījos arī Nacionālajā tiesu izspēlē, Čakstas civiltiesību izspēlē. Tas ir tāds krietni īsāks pasākums, kam tu nevelti visu studiju gadu, bet pāris nedēļas, lai sagatavotos, un tad dažas dienas tai pašai izspēlē, kas tepat arī notiek advokātu birojos. Tajās arī, manuprāt, 2 reizes piedalījos. Tad tāds, kā es esmu dzirdējis, tas klasiskais tas ieteikums ir piedalīties tajās nacionāla mēroga izspēlēs un tad startēt, bet tu jau sāki ar tādu diezgan lielu lecienu uz tām starptautiskajām. Jā, nacionālās tiesu izspēles noteikti ir labs veids, kā pamēģināt vispār. Vai tas ir kaut kas tāds, kas patīk un interesē, jo tas princips ir tieši tāds pats, bet jā, varbūt tas darba un laika apjoms, kas tev ir jāiegulda, ir krietni mazāks, jo starptautiskā tiesu izspēle, tas jau tad ir tāds liels komitments, ko tu izdari. Ja tu gada sākumā piesakies un esi komandā, tad jārēķinās, ka visu gadu
lielu daļu no savu brīvā laika tu tam veltīsi, un tad pēc tam jau gada otrajā pusē, mācību gada otrajā pusē, jau tad kaut kur dosies arī pārstāvēt universitāti, dosies ar savu komandu. Tev ir zināms, ja, teiksim, tu neesi nedaudz atrauc. Tu labi zini, ja, par tām, kāds ir tas kalendārs, tas nacionālajām izspēlēm, ja? Tā kā, vai es vienkārši nezinu, cik labi tu orienties. Jautājums ir tāds, ka, ja tev būtu laika mašīna, tad, un iespēja būtu vēl vienreiz iziet tam cauri, kurās tu gribētu piedalīties, un kāda būtu tava stratēģija tagad jau ar esošajām zināšanām. Par nacionālajām Jā, spēlēm. tieši par tām. Jā. Par laika grafiku viņām līdz galam es tā nevaru pateikt, kāda notiek. Bet, kāda tēma ir. Jā, es teiktu, ka tas galvenais droši vien pēc kā izvēlēties to tiesu izspēli ir tieši tēma. Tātad es piedalījos Mīnce laikam nebūtu tavējā. Izspēlē, jā, Mīnce ir par kriminālu tiesībām. Tur es neesmu nekad pieteicies un mēģinājis piedalīties. Tad es zinu, ir arī Dišlera izspēle, kas ir konstitucionālās tiesības, satversmes tiesas process. Un tāpat vēl arī ir tiesības sargs rīko, manuprāt, es nezinu, vai vēl rīko, agrāk vismaz rīkoja cilvēktiesību izspēli. Un pēc būtības jau tas arī ir tās izspēles nosedz lielu daļu no tā lauka, no visiem novirzieniem, un droši vien jāiet uz to, kas Bet, ja tev būtu vēl vienreiz tāda iespēja to darīt, tā kā, kurus tu izvēlētos tad? Man droši vien personīgi visvairāk uzrunātu Čaksas civiltiesību izspēle. Katru gadu tur kāzus autori ir pietiekami labi pacentušies iekļaut tādus aktuālus strīdus. Piemēram, viena no pēdējiem gadiem bija par NFT pirkšanu, pārdošanu, kas tas ir saskaņā ar civil likumu, vai tā ir lieta, ko tu pērc, vai arī tās ir tiesības, ko tu pērc. Un, teiksim, šis viss pietiekami aktuāla tēma, kā mēs to ieliekam mūsu civil likuma regulējumā, tajā juridiskajā rāmī. Un katru gadu viņi padomā par kādu jaunu aktualitāti. Tas ir tas, kas mani uzrunātu. Bet, teiksim tā, tiem, kuriem varbūt interesē cilvēktiesību vai konstitucionālo tiesību novirzienu, tad jā, gan tiesības sargi izspēle, gan arī šī Dišlera izspēle ir pietiekami lielas, labi organizētas. Neko sliktu par viņām nevar pateikt. Noteikti jāiet tur piedalīties. Labi praksa arī, tiksim, sākt veidot tos dokumentus arī tur. Jā. Gribēju jautāt tev par startautiskajām lietām, kas notiek. Un, iespējams, man liekas, pats interesantākais aspekts ir tas, ka Latvija ir Eiropas Savienība, un tad mēs varam bieži vien izšķirt tās trešās valstis, kas varbūt ir ārpus Eiropas Savienības, un teiksim, tā juridikcija pret tām valstīm ir citādāk un tā. Kādas ir tavas pieredzes? Man liekas, tur tieši reizēm var rasties kaut kādas tās interesantākās tās lietas, kaut kādas sarežģījumi, bet arī, protams, gan jau ir gana daudz sarežģījumu, teiksim, starp divām Eiropas valstīm, kur kaut kādas lietas notiek vai kaut kāda konflikta. Tad varbūt labāk, kā jau esošs jurists, praktizējuši jurists, pastāstīt, kādas notiek šīs starptautiskās lietas. Jā, pareizi tu stāsti, ka noteikti ir jānošķir tās valsts, kas ir Eiropas Savienībā, no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Jo pēc būtības vispār jebkuru dažādu suverēnu valstu savstarpējās attiecības balstās tikai un vienīgi starptautiskajās tiesībās un starptautiskajos līgumos, kādas ir noslēgtas starp tām valstīm. Un tad Eiropas Savienība vispār kā šis te veidojums ir, ka visas valstis savā starpā ir vienojušās, noslēgušas līgumus, šos Eiropas Savienības dibināšanas līgumus, un tad jaunas valstis pievienojas dažādiem noteikumiem, kam viņi piekrīt, kādas būs savstarpējās attiecības, ko regulēs visas Eiropas Savienības līmenī kaut kādas lietas, ko katra valsts pati regulēs, un, teiksim, tur Eiropas Savienība atkal nejaucas. Līdz ar to no citām Eiropas Savienības valstīm mūs saista daudz un dažādas saistības šīs te vienas institūcijas ietvaros, jo pēc būtības ir neskaitām daudz gan līgumi, gan tad arī Eiropas Savienības parlamenta izdotas regulas, direktīvas, dažādi citi normatīvie akti, kas ir saistoši visām Eiropas Savienības valstīm, un līdz ar to
Šajā kontekstā Eiropas Savienības līmenī tās starptautiskās attiecības un starptautiskais regulējums ir ārkārtīgi daudz, ārkārtīgi liels un detalizēts, un, teiksim, tur ļoti daudz jautājumu ir noregulēti, detalizēti. Tad ar šīm, kā tu teici, trešajām valstīm arī ar pilnīgi katru ir individuāli jāskatās, vai un kādas attiecības pastāv, vai ir kaut kādi divpusējie līgumi ar viņām slēgti, vai varbūt ir kaut kādi līgumi, ko Eiropas Savienība ir noslēgusi ar konkrēto valsti, un tā kā mēs esam Eiropas Savienība, tad mums tur mums jāievēro konkrētas attiecības ar to valsti, bet jā, teiksim, ar tiem jautājumiem, kur es vairāk saskaros par, piemēram, ārvalsts tiesas spriedumu atzīšanu un izpildi, jā, tad Eiropas Savienības līmenī tas regulējums ir ārkārtīgi plašs, detalizēts un vienkāršo šo procesu. Ja? Piemēram, Igaunijas vai Spānijas tiesas spriedums. Latvijā viņam ir pilnīgi leģitīms status, viņu var ārkārtīgi ātri vienkārši izpildīt, jo tā mēs vienkārši esam vienojušies ar šīm te valstīm. Savukārt, kāda trešā valsts, piemēram, Brazīlija vai, piemēram, tā pati Kazahstāna, ar viņiem mums nav šādas te attiecības, un līdz ar to, piemēram, mums nav noteikumi, kā mēs kaut kādā atvieglinotā kārtībā izpildam viena otras spriedumus, un tad jau ir atkal citi noteikumi, kas mums civilprocesa likumā ir kaut kas aprakstīts, bet jā, tās attiecības ar tām trešajām valstīm ir vienkārši mazāk līgumi, mazāk normatīvi akti, kas to regulē. Es gribu tādu nelielu, varbūt, kāzus uzburt un parisināt kopā ar tevi. Mēģinam. Jā. Tad pieņemsim, tagad nesen, tā ir tāda praktiska lieta, ja es pareizi atceros, tad Polijā pēc Eiropas tiesas sprieduma ir jāatzīst kāda vienzimuma pāra laulība, kas ir slēgta Vācijā, ja? Bet te es redzu varbūt kad būtībā tas Eiropas tiesas spriedums lēma par to, ka tātad visām Eiropas Savienības valstīm tātad būtībā tas ir jāatzīst. Te mēs atgriežamies varbūt pie tāda civila tiesību likuma, kas ir vērsts tieši uz to, kā, piemēram, Latvijā mēs skatāmies, kā tiek definēta laulība, ka tā ir starp būtībā neprecētu vīrieti un sievieti, kas ir sasnieguši 18 gadus, kad būtībā tādi cilvēki var stāties laulībā. Un tad mums tieši ģimenes tiesībās par šo te runājot tēmu bija tāds interesants, teiksim, risinājums, kas bija jāizprot, ka, teiksim, ir šīs te arābu valstis, kur ir pieļaujami vairāk sievas vīriem, un tad jautājums bija no pasniedzēja puses, kura sieva tad viņam skaitītos, ja? Un tad mēs nonācām pie tā secinājuma, ka būtībā tā pirmā laulība, ja viņš atnāktu uz Latviju, tad viņam būtu tā pirmā laulība, kas būtu tā oficiālā. Šeit mums ir precedents, ja, kad ir jāatzīst Latvijai šīs te vienzimuma laulības. Es gribu tas kāzus būtu, gar esmu stāstījis, bet tas kāzus būtu tāds, vai šis precedents būtībā nedara tādu vienu precedentu, kas arī pēc tam varētu šķelt kaut kā savādāk Latvijā esošo likumdošanu, ka, piemēram, arī, arābu valsts varētu kaut kā teikt, ka, hei, tad, ja jau mums ir tāds precedents, ka jūs laužat tā kā viendzimumu laulības arī pret savai likumdošanai, tad atzīstat, tad kādēļ neatzīt manu, arābu 10 laulības un, piemēram, tā, un tad vai tas vispārība šādi te Eiropas tiesas spriedumi, kaut kā pamazām šo te dalību valstu iekšējos tās normatīvas kaut kā nesāk jau laust un šķelt. Jā, varu nedaudz pakomentēt šo spriedumu. Uzreiz varu pateikt, ka viņu pilnu izlasījis neesmu, bet tik cik kā publiski izskanējis, to būtību cerams esmu sapratis. Un tātad, ko Eiropas Savienības tiesa pēc būtības pasaka, ka ja jebkurš Eiropas Savienības pilsonis ir kādā no dalību valstīm oficiāli apprecējies, tātad šī laulība ir jāatzīst citās valstīs. Tā doma ir tāda, ka Eiropas Savienības ietvaros tās tiesu sistēmas viena valsts uzticas citas valsts tiesu sistēmai. Tātad, ja kāds, tur, manuprāt, bija tas vienzimuma pāris Vācijā, laikam salauzājušies. Man šķiet, ka tā bija. Jā. Tātad Vācijas likumi to pieļauj. Vācija arī ir Eiropas Savienības valsts.
Un tas, ko pēc būtības Eiropas Savienības tiesa pasaka, kad, ja tu kādā citā valstī šo te legāli izdari, nu tad iekšēji, teiksim, valstis nevar savā starpā vienu otrai kaut ko neatzīt, jo, nu, teiksim, neatzīstot šo laulību, tāpēc būtības droši vien viena valsts otrai teiktu, ka, nu, mēs neusticamies jūsu likumiem, mēs neatzīstam to, ko jūs tur darat. Un tā tam nevajadzētu būt, jo, kā jau es teicu, nu, Eiropas Savienība cenšas veidot tādu vienu tiesisko telpu. Tas noteikti neskar kaut kādas attiecības ar citām trešajām valstīm, un tieši tāda jau ir tā doma veidot to vienu tiesisko telpu, jo, piemēram, nu, dažādās valstīs, dažādās trešajās valstīs var būt daudz un dažādi brīnumaini likumi, sākot ar, piemēram, atļautu daudzsievību, bet varbūt arī citās jomās. Manuprāt, viena no lietām Arābu valstīs ir aizliegt arī vispār procenti pēc būtības, ja nemaldos. Nu, teiksim, kredītiem, aizdevumiem tādu, nu, procentus vispār. Tas ir kaut kas nelikumīgs, to nedrīkst piemērot. Ar tām valstīm jau tad mums nav nekādas automātiskas attiecības noslēgtas, ka mēs atzīstam visu, ko viņi dara un pieņemam to Latvijā, un savukārt arī otrādi viņi nepieņem un neatzīst kaut kādas rīcības, ko Latvijā dara pēc Latvijas tiesībām, nu viņiem nav pienākums to atzīt, bet Eiropas Savienības ietvaros, un tas nav tikai jautājums par šīm te laulībām, bet arī dažādos citos jautājumos. Man varbūt manai profesionālajai specializācijai tuvāka tēma ir par investoru aizsardzību, kas pēc būtības balstījās divpusējos valstu līgumos, tā skaitā Latvijai bija līgumi ar Lietuvu, Igauniju, citām Eiropas Savienības valstīm, un arī tur bija pietiekami revolucionārs gājiens no Eiropas Savienības tiesas, kur viņi pateica, pēc būtības jums šīs te kaut kādas divpusējās būšanas, divpusēja līguma ir jāizbeidz. Mēs esam Eiropas Savienība, viena tiesiskā telpa, un tātad visas Eiropas Savienības slēgs turpmāk šādus līgumus ar citām trešajām valstīm, bet iekšēji nekādas, teiksim, paralēlās divpusējās valstu attiecības vairs nebūs, lai tas viss būtu, nu, teiksim tā, vienots un harmonizēts. Un tad vai tā ar tādiem soļiem kaut kādā veidā nemazinās tā iekšējo likumdošanas spēks, kaut kā tā tendence varbūt iet tajā virzienā, varētu komentēt? Ir kaut kādas noteiktas kompetences, ko valstis, kas piekrīt būt Eiropas Savienībā, atdod Eiropas Savienības kompetencē. Nu, ja nemaldos, tad migrācijas politika arī ir viena no tām lietām, kur tā pamatdoma ir, ka nevis katra valsts darīs pa savam, kā viņi vēlas, bet tātad šo mēs nododam, lai Eiropas Savienība, tātad, kur ir parlaments, komisija un tā tālāk, lai viņi taisa mums tādu vienotu politiku. Savukārt, ja nemaldos, tad, piemēram, izglītības joma gan ir kaut kas tāds, kur katras valsts, teiksim, izglītības sistēma un tas, cik daudz klases ir jāpabeidz skolānam, tādi jautājumi tad paliek katras valsts individuālajā kompetencē. Līdz ar to, es neteiktu, ka kad Eiropas Savienība valstis tur pamazām žmiedz nost, bet ir kaut kādi jautājumi, kas jau neizbēgami ir atdoti Eiropas Savienībai un kas ir viņu kompetencē. Un atgriežoties pie šī tava piemēra par viendzimumu laulībām un šīs laulības fakta atzīšanu. Ja, tas pats par sevi neliek nekādu pienākumu tagad kaut ko mainīt Latvijā vai tajā pašā Polijā vai grozīt likumus. Tas, ko šis spriedums pasaka, ja tu to legāli izdari citā valstī, tad šī te valsts, no kuras tu nāc, tev nevar atņemt jau to, ko tu esi ieguvis legāli citā Eiropas Savienības valstī, bet tas tev neuzspiež, teiksim, valstī iekšēji kaut ko grozīt vai mainīt. Jā, bet tas nodrošina tiem cilvēkiem tās pievienotās vērtības, kas ir likumdošanā, kas būtu, tas pats jautājums, kas Latvijā ir bijis aktuāls par, piemēram, to, kad tuvinieki var, piemēram, tur sieva, tur bērnu, tam līdzīgi viņi var būt pie slimības gultas, ja tur būtu klāt un tam līdzīgās situācijās var kaut kā atbildēt. Tas būtībā viņiem juridiski izveidot to status, ka viņi var, ja tā laulība ir jāatzīst arī, kas ir bijis ārpus. Tad viņi juridiski
automātiski kaut kā izveidojas šis status. Jā, nu līdzīgi ir, piemēram, amerikāņu filmās jau var redzēt, ka visi, kas spontāni precas, lido Las Vegas uz gadījums, jā. Ja, jo Vegasā to var izdarīt šādi vienkārši. Nekavējoties tajā pašā vakarā aizies salauzājies. Kamēr, piemēram, Latvijā tā nevar, un es pieļauju, ka citos štatos arī tā nevar. Tātad cilvēki aizlido uz Vegasu, apprecās, bet pēc tam, kad viņi to ir izdarījuši, tad es pieļauju, ka visos citos štatos arī tas tiek atzīts. Tas skaitās, ja tu esi salauzājies Vegasā, tad skaitās arī to arī Ņujorkā, tad tā laulība paliek spēkā. Bet kāpēc cilvēki brauc uz turieni, jo tur ir kaut kādi vieglāki nosacījumi, ja to var ātrāk izdarīt. Līdzīgi arī tad Eiropas Savienības iekšienē tā doma ir tāda. Labi, iesim no tādām civilajām attiecībām, tādām iesim varbūt tādām investīcijām, ko tu arī iepriekš minējis, ka tas ir kaut kas tāds lauks, kurā tu esi bijis. Pastāstīji, kāda ir varbūt tie M&A gadījumi vai tieši investīcija gadījumi, vai kas tam līdzīgs, ar kuriem tu esi darbojies, un kāds ir tas tiesību lauks, un kas tur ir jāievēro, un cik sarežģīts, vai varbūt tavā skatījumā, ja jau to esi saisties, cik interesants tas ir? Jā, tā mana specializācija, ja mums būtu jau jāiet sīkāk, tad tie droši vien būtu pārrobežu strīdi, pārrobežu civillietas, komerclietas starp divām privātām pusēm, kas vienkārši ir dažādās valstīs. Un tātad šīs attiecības regulē cita starpā. Ir tad kaut kādi Eiropas Savienības kopējie nosacījumi, ja teiksim abas puses ir viena Latvijas puse, Latvijas komersants un Vācijas komersants. Tad ir kaut kādas, tā skaitā Eiropas Savienības regulas, kas to regulē. Ja, piemēram, viena puse ir no Latvijas, otra puse ir no Austrālijas, Austrālija nav Eiropas Savienība, bet arī ar Austrāliju ir kaut kādi kopīgie starptautiskie līgumi, piemēram, CISG konvencija par starptautiskiem preču pirkumu pārdevumu līgumiem. Šī konvencija, tur gan Latvija ir dalībvalsts, gan Austrālija, līdz ar to komersantiem no divām šīm valstīm jau tad piemērojas šī konkrētā konvencija viņu attiecībām, ja viņi slēdz darījumus savā starpā. Kādas vēl ir tādas konvencijas izplatītas? CMR konvencija, piemēram, par pārvadājumiem, kas ir pārvadājumiem ar automašīnām. Ja? Piemēram, kurš ir atbildīgs kādā mērā par šīs kravas, nodošanu pārvadātājiem, kā viņi tiek pārvadāti, kurš atbild, ja krava pa ceļam, kaut kas ar viņu bojājas un tādus jautājumus, kur arī tur nav tikai Eiropas Savienības valsts, tai konvencijai ir daudz vairāk dalību valsts, un tad tās attiecības var izsnāt. Un līdz ar to, jebkurā pārobežu strīdā, droši vien pats pirmais, ko cenšos saprast, ir pēc kāda regulējuma mums vispār jāskatās, kurš normatīvais akts mums tagad ir jāņem un jālasa, un kādas tiesību normas piemērojas. Un tādi interesantākie gadījumi no prakses, man jau šeit viņi visi ir interesanti, bet viena no pirmajām lietām, kas atceros šādi bija, ar ko es strādāju, bija par koku materiālu piegādi uz vienu no Austrālijas ostām. No Latvijas tiek sūtītas preces, koku materiāli, kas ir vairāki kuģi, vairāki konteineri, tur pusgada ietvaros. Otrā galā saņēmēji vienkārši nav apmierināti ar kvalitāti. Šie koku materiāli nav pietiekami stipri. Viņi viegli lūst pušu, viņi neiziet kaut kādas nacionālās Austrālijas drošības kontroles un, piemēram, viņus nevar izmantot māju būvniecībā. Tātad vai tas ir atzīstams par defektu vai nav? Ja ir, kāda tad ir tā atbildība? Vai tad sūtam atpakaļ visus koku materiālus un viss atdodiet visu naudu? Varbūt tos koku materiālus tomēr var kaut kam izmantot. Piemēram, malkai jau viņus var izmantot, viņus vienkārši nevar izmantot māju būvniecībai. Tā kā visādi šādi jautājumi, ko tā strīdi ietvaros, ir jārisina. Vai vēl interesants gadījums bija par kravu ar ikriem, ko sūtīja no ASV pa ceļam uz kuģa. Radās tehniskas problēmas, atslēdzās elektrība, atkusa. Viss tie sasaldētie ikri, pēc būtības krava ir
sabojāta. Galā vairs nav pieņemama tā prece, un tad arī šeit jārisina jautājums, kurš ir atbildīgs, vai galu galā, teiksim tā, kuras puses apdrošināšana to visu seks. Tā kā ļoti daudz un dažādi neparedzēti gadījumi, neparedzētas problēmas var rasties, un cik mūsdienās pasaule ir globalizēta, šādi starptautiski darījumi notiek katru dienu, patiesībā jau reti kurš vairs darbojas tikai tīri Latvijas ietvaros. Visu laiku jau uzņēmumi eksportē vai sniedz pakalpojumus uz ārvalstīm. Kas būtībā, es nojaušu, tad šeit, šajos gadījumos stāvi tie sadarbības cilvēki ir importa eksporta būtībā speciālisti, varētu būt, vai arī uzņēmumu vadītāji. Es to, teiksim, mērķa auditoriju esmu pareizi atradis. Jā, tas ir dažādi. Varbūt mazākiem uzņēmumiem tie ir uzņēmumu vadītāji. Jā. Lielākiem uzņēmumiem tie var būt gan kaut kādi projektu vadītāji, kas ir atbildīgi par konkrētajām lietām, vai arī ļoti bieži uzņēmumu iekšējie juristi, kas tātad uzņēmumam ir savs juridiskais departaments. Ja viņiem vajag kaut kādus varbūt apjomīgākus darbus vai kaut ko specifiskāku, tad nereti tieši uzņēmumu juristi ir tie, kas nolīgst. Advokātu biroji, teiksim tā, outsourco to savu darbu. Reizēm es jūtu, ka advokāta darbs vai jurista darbs ir būtībā klientam to sarežģīto padarīt tādu vienkāršu. Ja? Reizēm arī netik aprobežot, arī jāiet iekšā kaut kādās detaļās iekšā un jāizprot tā lieta, ja iet uz tiesu, piemēram, lai zinātu visas detaļas, un tad tas vienkāršais vēl sarežģītāks jāparās. Bet šādos gadījumos, kā tu stāsti, tos skaidrojumus, tad pastāsti to savu māku, kā tu to sarežģīto, laikās ir samulsus problēma, neiet mums tie ikri, neiet mums tas koks vai kas cits. Kā to sarežģīto pataisīt pa vienkārši tavas kaut kādas metodas vai kā tas process vispārībā notiek tev? Jā, droši vien jau tas ir universāli, jebkurā jurista darbā, teiksim, risinot kaut kādu kāzus, un tas jau sākas no universitātes kāzusiņiem, un jau tad beidzas ar īstām dzīves problēmām, kas rodas cilvēkiem un uzņēmējiem, ir pirmkārt iegūt faktus, ja? Kas tad ir tas, kas ir vispār konstatējams, kas ir noticis konkrētajā lietā. Pēc tam no tiem faktiem, kas bieži vien ir ārkārtīgi daudz, un klients stāsta ļoti daudz lietas, kas viņam šķiet varbūt nozīmīgi, bet juridiski tās neko neietekmē, piemēram, ko viņam otra puse ir pateikusi kādu rupju vārdu, ja, vai pateikusi tur aizmirsti, nemaz neceri. Teiksim, tiem faktiem nav juridiska nozīme, bet mēs dabūnam kaut kādus dokumentus, kaut kādu klienta stāstu par to, kā viņš redz situāciju, un tad no tā visa cenšamies atlasīt, kuri ir tie juridiski būtiskie fakti. Kuri no tiem, teiksim, to, ko viens otram telefonu sarunā pateica, tie nav būtiski fakti, juridiskā izpratnē. Bet tad var būt e-pastā, kur ir kaut kāds jau konkrēts solījums par, teiksim, konkrētiem termiņiem vai ko. Šis jau ir kaut kas būtisks, ja te mēs varbūt varam uz to atsaukties un pēc būtības, tad atlasam tos faktus, kas ir svarīgi, un tad skatāmies, kā tie fakti iet iekšā tajās piemērojamajās tiesību normās, ja mums ir vienalga, vai tas ir civil likums vai kaut kāda konvencija, kas paredz noteikums, un tad mēs skatāmies no tiem būtiskajiem faktiem, kā tad, teiksim tā, kuram kas pienāks vai nepienāks un kurš par ko ir atbildīgs. Tā kā tas ir droši vien tas veids, kā mēs tās klientu problēmas pārnesam uz to juridisko spektru, un tad, teiksim, ja mēs strīdu risinam tiesā, tad no vienas puses ir jāspēj tiesai vienkāršoti izskaidrot tā faktiskā problēma, kas ir radusies. Ja, jo tiesai var neinteresēt daudz un dažādas tehniskas detaļas par to, ja ar kādiem kuģiem kaut kas tika vests vai visādas tur tehniskās specifikācijas un kas. No vienas puses ir jāvienkāršo tā problēma uz to pusi un jāpasniedz tiesnesim, kurš tātad nav lietpratējs kaut kādā nozarē, visticamāk, viņš ir jurists, līdzīgi kā advokāti. Bet tad savukārt ar klientu uz otru pusi ir atkal otrādi. Klientam viņa bizness ir tā lieta, ko viņš saprot vislabāk un visas tehniskās lietas, bet viņam atkal varbūt ir mazāk skaidra tā juridiskā puse, un tad atkal uz to pusi ar klientu ir jācenšas maksimāli vienkārši izskaidrot
tās juridiskās nianses, nu, piemēram, kā iet tiesas process, ka, piemēram, pirmās instances spriedums vēl nav galējs, viņu vēl var pārsūdzēt. Un kaut kādas lietas, kas atkal juristiem liekas vienkāršas, bet uz to otru pusi, uz klienta pusi ir jāpastāsta. Nu, tā vienkāršot. Līdz ar to, nu jā, daudz sanāk kaut ko jācenšas saprast, lai pēc tam var vienkārši pasniegt citai pusē. Vēl jāpapildina tas, un tad, kā es teicu, padara to mazliet sarežģītāku, lai tad vēl vienkāršāk. Jā, jo, nu, teiksim, šādi te vienkāršot lietas, tas jau nemaz nav tik viegli. Teiksim, uzrakstīt tiesai ārkārtīgi kodolīgu 10 lapas pušu dokumentu, kurš satur visas būtiskākās lietas un ir vienkāršoti izstāstīta problēma. Tas noteikti nav vieglāk, kā uzrakstīt 50 lapas pušu dokumentu, kur viss ir pēc kārtas no A līdz Z pastāstīts. Varbūt ar pārāk gariem teikumiem, pārāk komplicēti, kaut kādas lietas, kas ir nevajadzīgas, ir pieminētas. Ja? Tātad vienkāršāk, tas nevienmēr ir vieglāk. Būtībā gan ar tiesnešiem ir jāspēj komunicēt juristam, gan ar klientiem ir jāspēj komunicēt. Nu, tad tā atslēga ir komunikācija. Tādā veidā es to saprotu. Un tad pastāstīju vienu lietu par jurista profesiju, kas tev šķiet, kur jurists varētu vislabāk, un varbūt tieši savā gadījumā ar savu to interešu loku, kur tu redzi, ka visvieglāk tavas spējas pārtulkotos kaut kādā citā nozarē. Tu domā, kur var izmantot jurista prasmes, jā? Jā. Kaut kur citur. Konkrēti no savas skatu punkta, jo tomēr tev ir savas tās intereses, un kā tu redzi, ka tu tomēr ar savām interesēm esi kļūst par juristu, bet kur viņas varētu pārtulkoties vislabāk? No uz aktieriem varētu mēģināt. Arī uz aktieriem. Arturs tieši to pašu teica. Nopietni? Jā. Aktieri varētu būt, bet labi, tikpat labi. Es būtu domājis, ka tu teiktu tomēr uzņēmējdarbību kaut kur tā. Tas pats par sevi, jā, uzņēmējdarbība, kur, teiksim, nu, it sevišķi kaut kādas zināšanas caur jurisprudenci jau iegūst konkrētā nozarē. Tas patiesībā ir ceļš arī kādu citi juristi izvēles. Teiksim, sākumā papraktizē jurisprudenci, pēc tam taiskoda savu biznesu. Nu, vēl ko es domāju, varbūt no otras puses varētu darīt arī kaut ko tieši tādu ļoti, kas prasa pacietību, ilgu laiku, piemēram, arheoloģija varētu būt tie, kur tev dienām ilgi jārokās ar mazu otiņu, jātais izrakumi, jāmeklē kaut kas tāds, nu, jo juristam pētot pierādījumus, iepazīstoties ar visiem tiem faktiem vai meklējot kaut kādas atbildes juridiskajā literatūrā, nu, tas darbs arī līdzīgs. Daudz pacietību prasa. Nu, jāsaka tā, ka tu īstenībā esi neatbildot, jau pirms tam atbildējis uz šo man jautājumu, jo tu esi arī DJs. Ja? Tad DJ prasmes arī var savienot ar, es tev dāvinu, vēl tādu dāvaniņu, muzikālu dāvaniņu, garšīgu dāvaniņu ar ļoti tematiski ar austiņām, jā. Jā. Pastāsti to, kā tev ir izdevies apvienot tieši DJ-ju būšanu, nu, tu esi DJs Haizoband, bet tās DJ, tās visas lietas, ka tev ir jāspēlē mūzika un varbūt kaut kur jāuzstājās, vai arī pasākums jānovad no muzikālā aspekta. Kā tu to spēji apvienot, kur tev ieslēdzās viena dimensija, ieslēdzās jurista dimensija, kā tu viņas sadala varbūt, vai lai kaut kas nesaplūst par daudz kopā, kur nevajag. Nu, pastāsti, kā cilvēks, kā tāds arī ar jurisprudenci sasaistīts cilvēks, varbūt tas arī ļoti labi kalpot cilvēkiem, kas domā, ka, nu, ja es būšu jurists, tad man tikai tās lietas būs jādara, ja es studēju tiesības zinātnes, piemēram. Tad tomēr, nu, to var apvienot ar kaut ko citu, un tu esi dzīves piemērs tam. Jā. Grūti man pateikt, kādas īpašības, iezīmes vai prasmes nodara gan vienā un otrā. Man šķiet, ka dīdžejošana ir mans veids, kā beidzot atslēgties no tā visa, jo nevar jau 24/7 tikai dzīvot jurisprudencē. Pietiekami daudz jau laika sanāk pavadīt gan darbā, gan tieši ofisā, gan varbūt sazinoties ar klientiem, citreiz arī ārpus darba laika. Un tad gribas no tā visa nedaudz atslēgties, jā, teiksim, nodarboties ar kaut ko citu. Ļoti daudz cilvēku nodarbojas ar sportu, kādiem citiem hobijiem. Nu, tad es teiktu, ka dīdžošana ir tāds mans hobijs, kas palīdz kaut ko citu nedaudz, nu, teiksim, tā iziet no tā ikdienas ritma, padarīt kaut ko citu, pabūt citā vidē. Kas bija pirmais tev dīdžejošana, jurisprudence, kurš tev iekrita sirdī? Teiksim, mūzika? Jā. Nē, jurisprudence pavisam noteikti tas ir daudz senāks.
līdz, teiksim tā, nu labi, man ir vienmēr patikusi elektroniskā mūzika, jau arī, teiksim, no skolas gadiem. Bet pati dīdžošana man vispār sākās pirms, es teiktu, 2-3 gadiem. Patiesībā tā diezgan nejauši, kad man vienkārši atdeva barterī, teiksim tā, lai atdotu, tā vietā, lai atdotu nelielu naudas parādu, man vienkārši paziņa atdeva tā vietā manu pirmo DJ kontrolieri, kas man bija, tāds maziņš pionieru iesācēju, bet, perfekts, lai tur apgūtu pašus pamatus. Tā es viņu ieguvu, un tad patiesībā tas sākās no otras puses. Tā kā man ir tas kontrolieris, tad varbūt varētu kaut ko iemācīties ar viņu. Nedaudz es pamācījos pats pašmācības ceļā, bet tad es pieteicos Ritma institūtā un gāju uz nodarbībām, kur jau kaut kādā tādā jēdzīgā līmenī arī iemācījos, kā dīdžejot. Un tad tagad es to reiz pa reizei arī padaru brīvajā laikā. Tu saki iepriekš, ka tas tev tā kā dod to atslodzi no vienas puses, bet vai uzsākot šo teiksim, dīdžejošanas nodarbi, tev nebija šaubas par to, ka varbūt tas tev atņems pārāk daudz laika vai traucēs kaut kā varbūt tavam darba fokusam vai kaut kā, vai bija kaut kādas šaubas varbūt, vai tu skaidri zināji, ka nē, es pietiekoši labi varēšu sadalīt laiku? Jā, tad, kad es sāku doties nodarbībām Ritma institūtā, mēs tur varējām vienoties, tā kā, cik bieži un kādos laikos viņas ir. Un, ja nemaldos, tad es gāju reizi nedēļā piekdienu vakaros, kas pēc būtības jau tad ir paredzēti brīviem laikam un izklaidei. Un, pēc tam jau, kad es esmu izgājis tās apmācības, tad, teiksim tā, es dīdžoju pēc savām iespējām un varēšanas. Un tādā ziņā es, protams, esmu pateicīgā pozīcijā, tomēr jurisprudence un advokāta darbs advokāta birojā ir man tā pamatnodarbošanās, un man nav tāda spiediena, ka man tagad ir katru nedēļu kaut kur jādabū gigs, jādīdžejo kāds, teiksim, no tiem cilvēkiem, ko es kopā, kas arī dīdžejo, ko es iepazinu gan caur DJ skolu, gan citur. Teiksim tā, ja cilvēks ar to profesionāli nodarbojas, tev vairākas reizes nedēļā droši vien ir jāatrod kaut kādi pasākumi, kur tu būsi, kaut kādi privātie pasākumi, un, normāli jārukā, tā skaitā tās vēlās stundas, man tādā ziņā nav tāds pressure, es varu, tad, kad es gribu, ir kaut kāds pasākums, kur mani aicina, bet man ne līdz galam varbūt patīk, vai man liekas, būs jāspēlē mūzika, kas man nepatīk, tad es varu ar vieglu sirdi arī atteikt. Bet pastāsti bišķiņ plašāk, kāds ir tad, lai rastos iespējas, kur un kā tu dīdžejo, jo, tu esi piedalījies arī konkursos un tā, lai nerodās iespējas, ka tu tikai tur mājās ar savu to mazo pionierīti kaut ko tur spēlē, tikai tas būtu, bet bišķiņ plašāk tomēr arī spēlē. Par dīdžejošanas pieredzi. Tieši par dīdžejošanu, jā. Tad Ritma institūtā mums bija iespēja iet tādas kā prakses naktsklubos Rīgā, ko es arī izmantoju, tur, protams, par to nekāda atlīdzība nebija, bet bija iespēja studentiem, līdzīgi kā jurisprudences studentiem, teiksim, kaut kur praksē pieteikties. Tad pāris reizes tur pamēģināju. Tad, jauno dīdžeju konkurss, varbūt varētu pielīdzināt tiesu izspēlei no jurisprudences studentiem. Jā, tādas kā jauno dīdžeju sacensības, kas notika arī naktsklubā, atceros. To arī, ja nemaldos, apmeklēju. Ja ne visas kārtas, tad finālā noteikti bija. Jā. Es uzskūdīju visu polu. jā, tā kā tur bija arī atlases kārta, tad pusfināls un tad fināls, un tur trīs nedēļas pēc kārtas. Un šobrīd es esmu Rīgas Zeļiem, viņu basketbola spēlēs, mājas spēlēs, DJs, kas parūpējas par mūziku un visu pārējo, kas nāk ārā par tumbām mājas spēļu laikos, kas arī ir tāda, teiksim, tāda kā niša DJ pasaulē, šie te sporta arēnu DJ. Un tad ir reiz pa reizē vienkārši kaut kādi privāti pasākumi, kur, kā es saku, man piedāvā, ja man tas šķiet interesanti pašam un patīk, tad es piekrītu, bet pārsvarā es patiesībā atsaku. Man liels paldies, ka tu padalījies ar šo pieredzi, jo es ar šo pieredzi mēģināju arī ieskicēt to, ka
to nopietno jurista profesiju var apvienot ar vēl kaut ko, un tā kā, lai šis kalpot tā kā iedvesma arī studentiem, kas klausās, bet studenti arī iesūtīšu jautājumus ar tev. Tāpēc es nolasīšu kādu no tiem. Un būtībā, jautājums tāds diezgan īsti tipisks par to, ko mēs arī iepriekš runājām. Kādi šobrīd ir tipiskākie izaicinājumi pārobežu strīdos, ņemot vērā, kas strādā Sorainen, vai visnotaļ aktuāls ir Ukrainas un Krievijas konflikta laikā izmainījušies darba specifika un pienākumi? Jā, tad kā varbūt ar šo te konfliktā, tad tev ir izmainījies kaut kādas tās specifikas darbā, un kas ir tie tipiskākie izaicinājumi tieši saistībā ar pārobežu strīdiem? Jā, tad jautājumā tur bija pieminēts karš, ko Krievijā ir Ukrainā uzsākusi un vēl joprojām ved. Pavisam noteikti gan šāds, gan arī citas globālas aktualitātes noteikti uzreiz kaut ko ietekmē tajā uzņēmē darbībā un noteikti kaut kādu iespēju tas atstāja. Kā vienu no piemēriem tieši kara sakarā var minēt sankcijas, kas pēc tam ir sekojušas, daudz un dažādas, kur tiek iesaldēti Krievijas pilsoņi, kas sadarbojas ar Krievijas režīmu, dažādi aseti, un tad ir rodas tīri praktiski juridiski jautājumi, kas jārisina, kā piemēram uz šiem te sankcionētajiem, asetiem vērst piedziņu, atgūt kaut kādus savus parādus, vai arī uzņēmējiem, kas ir noslēguši līgumus ar Krievijas uzņēmējiem, piemēram, ja sankcijas tagad aizliedz veikt maksājumus viņam. Un tad, kā praktiski šādu problēmu risināt, no vienas puses sankcijas tev liedz to darīt, no otras puses līgums varbūt te uzliek par pienākumu to darīt, un ko tagad darīt, lai pasarg Dievs vēl tu kaut kādā Krievijas tiesā netiec iesūdzēts, un tur tev kaut kādas sekas rodas. Līdzīgi bija arī ar Covid, kad, teiksim, kaut kādas lietas tika apturētas, robežas uz brīdi tiek aizslēgtas. Šādi te globāli notikumi pavisam noteikti ietekmē sākotnēji jau biznesu darījumus, un pēc tam arī kaut kā līdz mums, līdz advokātiem tās problēmas jau nonāk. Cits jautājums, arī pie strīdu risināšanas jautājumiem varētu iekrist kastītē. Šis strīdu risināšanā noteikti jābūt ļoti kritiskam izvērtējumam, īpaši, ja strīda pušu argumenti ir labi pamatot, taču kas ir pirmais vai svarīgākais, kam šajos strīdu gadījumos pievērs uzmanību? Tad es saprotu, tas jautājums arī atnāk klients pie mums vēršas ar to, ka viņam ir kaut kāds strīds. Droši vien nav tāda pati pirmā lieta ir vienoties ar klientu, ka tad, vai mēs viņu pārstāvam un uz kādiem nosacījumiem, bet droši vien tās galvenās lietas, ko es esmu pamanījis, kas varbūt ir jāpārunā ar klientu. Viens ir tas, kā jau es iepriekš minēju, atlasīt kaut kādus tos būtiskos faktus no nebūtiskajiem, vai vēl jau vairāk, teiksim, ir situācijas, kad iepazīstoties ar visu lietu, ar dokumentiem, mēs saprotam, ka varbūt tā situācija nav tāda, kā klients to ir uztvēris pats, jo cilvēki tomēr jau galā ir emocionālas būtnes, un varbūt tas, ko viņš stāsta mums, kā ir noticis, un tad mēs redzam pēc, teiksim, pierādījumiem, kas mūsu rīcībā, kā tas viss ir attīstījies. Tur var būt kaut kādas nesakritības, un tad ir, teiksim, klientam realistiski jāizskaidro, kāda ir tā situācija, kur varbūt arī viņam pašam nav taisnība, un kaut kādā ziņā jāmenedžē viņa ekspektācijas. Ja viņš ir varbūt cerējis, ka viņam tagad pienāksies viss un tūlīt, tad varbūt ir, teiksim tā, realistiski jāsaprot tā situācija, varbūt tev tomēr nepienāks viss, bet liela daļa no tā, un varbūt ne uzreiz, bet, pēc kāda laika. Tā kā tas droši vien varētu. Varbūt saistošs jautājums, bet varbūt kaut kas tur atšķirsies no teviem jau izteiktajiem. Piemēram, kādas ir īsta jurista metodas, lai saglabātu mieru, ja klients ir uztraucies vai jūtami nevisai labā garstāvokli, vai arī iespējams komunicēt arī ar šādām personām? Tu jau izskaidro šos te procesus un ekspektācijas, ka tās vajadzētu tomēr noregulēt, bet, iespējams,
arī plašāk ņemot, lai varbūt tu redzi, kad ir kaut kāds, pikts klients, ja, tur emocijas sit augstu vilni, kā to menedžēt un kā ar to sadīlo. Viens ir klients, ir pikts, bet cits, kas patiesībā biežāk ir, kad otra puse, kuriem tad mēs cenšamies, teiksim, kaut kā ar viņiem risināt to problēmu, vai varbūt oponenti tiesā, tiem patiesībā daudz lielāks iemesls būt piktiem. Droši vien pats svarīgākais ir nepavilkties uz tādām emocionālām lietām, diskusijām. Galu galā juristi jau ir tie, kas palīdz kaut kādu strīdu, kaut kādu problēmu atrisināt tādā korektā, tiesiski un arī tīri sadzīviski, korektā ziņā. Nevis strīds tiks atrisināts, teiksim, aiz stūra izkaujoties, un kurš uzvar, tam ir taisnība, bet kaut kādā tiesiski pareizā veidā, un patiesībā visvieglāk šādās situācijās ir tad, ja arī otru pusi pārstāv juristi, tad tās emocijas nesit tik augstu vilni. Galu galā tādēļ jau arī juristi tiek nolīgti, lai palīdzētu atrisināt kaut kādu konkrētu problēmu, strīdu, un pašiem klientiem nemaz par to nav, teiksim tā, jādomā un savi nervi jābendē, jo man ir bijušas situācijas, kad ir tātad, klients un oponents ar savu advokātu, kur pēc būtības ir gan tad paši strīda dalībnieki, gan arī advokāti klāt, un tad, protams, starp klientiem tās emocijas sit augstu vilni, kurš tur kuru ir uzmetis vai apkrāpis, vai kas tur nebūtu nav noticis. Bet tad, kad, teiksim, viņi izplūcas, tad patiesībā tad advokāti ir tie, kas var mierīgi, vēsu prātu, bet arī tā pamatoti ar kaut kādiem juridiskiem argumentiem to strīdu atrisināt un vienoties bez emocijām. To vēso prātu var uztrenēt? Man šķiet, ka tas pavisam noteikti, tas ir uztrenējums, tas ir tāds kā, es teiktu, pieredzes jautājums, bet līdzīgi kā varbūt arī vispār publiski runāt vai kāpt uz skatuves. Pirmajā reizē tas noteikti vienmēr ir satraucoši un grūtāk, bet pēc tam ar laiku tu dari to atkal un atkal, tad jau tas paliek vieglāk. Tas noteikti ir kaut kas tāds, ko var, teiksim, tāda prasme, ko var attīstīt. Tas nav tā kā, tur ir cilvēki, kas saglabā mieru un ir, kas nesaglabā. Es domāju, ka tas noteikti ir kaut kas tāds, ko var uztrenēt. Podkāsta nosaukums ir Vēstules senātam. Nesam definējuši, kuram senātam, bet tu vari izvēlēties, kuram senātam tu varbūt tagad dotu tādu podkāstu noslēgumā ieteikumu, ierosinājumu, varbūt kādu padomu vai rosinājumu, ko varētu izdarīt. Senātam. Man, protams, visbiežāk sanāk saskarties tikai ar augstākās tiesas senātu, ne ar citiem senātiem. Ko es viņiem varētu novēlēt un ieteikt, varbūt nedaudz ātrāk izlemt tās lietas. Es nezinu, kas tā ir par problēmu, vai ties ir nepietiekami daudz tiesnešu vai pārāk daudz lietas, abi droši vien kopā, bet man kaut kā šķiet, ka viņiem lēni tur virzās uz priekšu. Tas būtu tas, kam būtu jāpievērš senātam uzmanību. Jā, ieteiktu viņiem nedaudz tādu ātrāku, īsākus termiņus, ātrāk rakstīt spriedumus. Cerams, ka senāts mūs sadzirdēs. Paldies, Elva, par tavu viesošanos pie mums un lai izdodas. Paldies. Paldies.